Ziemassvētki ir laiks, kad daudz eņģeļu nāk uz zemes, lai būtu klāt kopā ar mums šajā īpašajā notikumā, kad atkal piedzimst Kristus bērniņš. Bet līdz tam laikam ir ļoti daudz tumsas. Tas notiek dabā un arī visapkārt mums. Tieši pirms Kristus bērniņa piedzimšanas ir saulgrieži, saules grieži. Kādas 2 dienas pirms tam, kad atnāk šis dievišķais gaismas impulss atkal uz zemi. Un tas laiks saulgriežos ir pavērsiens gaismai, kad tumsa apstājas un gaismas plūsma attīstās, viņas kļūst vairāk. Un šis laiks ir svarīgs mums katram. Mēs varam izdarīt daudz svarīgas, spēcīgas lietas šajā posmā, līdz saulgriežiem, un pēc tam līdz Kristus bērniņa atnākšanai. Šī laikā ļoti daudz eņģeļu laižas uz zemi, viņi ir tūkstošiem, lai būtu klāt ar mums šajā laikā, lai mūs stiprinātu, lai palīdzētu, lai sniegtu atbalstu, lai veidotu šo gaismas lauku ap mums, un mums būtu vieglāk iziet cauri tumsai. Bet tagad arī no smalkās gaismas pasaules attiecībā pret cilvēkiem tiek vairāk prasīts. Jā, visu laiku eņģeļi, varētu teikt, turēja mūs tādā pūkainā ieskāvumā, tad tagad viņi saka, laiks ir spērt pirmos drošos soļus pašiem. Tas ir tā, kad bērniņš sāk mācīties staigāt. Atceramies sevi vai savus bērnus, kā tas ir, kad spērām pirmos soļus. Sākumā mēs turamies droši pie mammas plauksts, spērām pirmos soļus un tie liekas jau stabili, bet tad pēc kāda laika atkal krītam atpakaļ, apsēžamies, pārdomājam un spēram nākamos soļus. Tāds laiks tagad ir uz zemes. Tas ir laiks, kad katram cilvēkam pašam ir jāuzņemas atbildība par saviem soļiem. Un it īpaši pirmie soļi, viņi nav viegli. Un tāpēc arī šis laiks ir pārdomu laiks. Tas ir laiks, kad varam iedegt sveces, kad varam veltīt laiku sev, pārdomāt dzīvi, pārdomāt to, kur es esmu. Dot sev uzmanību. Jā. It kā tik vienkārši dot sev uzmanību. Bet, ja tā padomājam, mēs ļoti daudz savu laika patērējam, dodot uzmanību citiem. Bet patiesība ir tāda, ja mēs nespējām līdz galam dot uzmanību sev un saprast, kas notiek manā dzīvē, kas ir ar mani, tad mēs nekad līdz galam patiesi nespēsim dot uzmanību nevienam citam cilvēkam. Tā būs izdomāta uzmanība, tikai formāla. Tāpēc eņģeļi aicina mūs pabūt kopā ar sevi, būt godīgiem pret sevi, ieiet savā dzīvē dziļāk, padziļināt savu izpratni pašam par sevi. Ir mums tāds skaists teiciens, īlēni maisā nenoslēps. To man arī nesen atgādināja eņģeļi kādā no saviem vēstījumiem, un viņi arī teica, ka šis ir tā saucamais arī īlēnu laiks, kad šis īlēns duras ārā no tām sfērām, kurās mēs neesam sevi līdz galam realizējuši un izstrādājuši. Un ja mēs šo savu īlēnu neizņemam ārā no maisa, tad viņš tik un tā turpina durties un rada vēl lielāks caurums. Un tie ir caurumi gan mūsu enerģētikā, gan caurumi arī mūsu dzīvē.
Un tāpēc šajā klusajā laikā, kad varam aizdegt sveces un padomāt, kur es šobrīd atrodos, vispirms paskatāmies uz savu fizisko ķermeni. Kāda ir man veselība? Vai viss ir kārtībā? Vai vajadzīgi uzlabojumi? Un caur to mēs saprotam, kad ja kaut kāda lieta ir nonākusi fiziskajā plānā, tas nozīmē, ka viņa jau ir izgājusi cauri mūsu mentālajiem un cauri astrālajiem ķermenim. Tātad gan cauri mūsu domām un cauri emocijām. Tad mēs varam virzīties tālāk un pajautāt sev, kas ir tas, ko es daru, kāds ir mans darbs, kāda ir mana ikdiena, vai es eju uz darbu ar prieku un ar sajūsmu, vai pavadu šo dienu mierā un harmonijā, priekā, mīlestībā, vai vienkārši skatos pulkstenī un domāju, kaut ātrāk tas beigtos. Saprotiet, ja nav šīs plūsmas, ja nav dvēseles plūsmas mūsos, tad darbs, ko mēs darām, atņem mums enerģiju, nevis dod enerģiju. Mēs ejam pret sevi. Otrs svarīgs aspekts tā ir mūsu apkārtējo cilvēku enerģija. Un tie ir cilvēki, ar kuriem mēs esam kopā dienā ģimenē, vai mēs ejam uz mājām ar prieku pēc šī darba, vai mūs sagaida tur ar mīlestību, vai mēs jūtamies pieņemti, droši mīlēti. Tas ir otrs svarīgais jautājums. Un arī jautājums par draugiem. Vai esam ar draugiem kopā tāpēc vienkārši, lai mums būtu draugi. Un varbūt šī būšana jau vairs sen nav interesanta. Mēs formāli uzturam šīs attiecības. Vai patiešām ar mums kopā ir mūsu dvēseles draugi. Mēs varam būt viens otram blakus, vienkārši plec pie pleca, un mums ir labi, jo ir atbalsts, ir dvēseles ģimenes atbalsts. Un tad, kad mēs esam priekš sevis noskaidrojuši šīs lietas, mēs varam saprast to, ko mēs gribam mainīt šajā laikā. Tātad šajā tumsas laikā izprast to enerģiju, kas ir jātransformē sevī, no kā mēs esam gatavi atbrīvoties un ar kuru mēs vairs negribam dzīvot nākamajā gadā. Un tā ir sava veida atzimšana. Atzimšana no jauna. Un, kad bērns dzimst, viņš iet cauri tunelim, un tā ir robeža patiesībā starp dzīvību un nāvi. Un arī mēs, ja mēs pa īstam gribam piedzimt no jauna, atzimt, mums ir jāiziet cauri tumsas tunelim. Un jāatstāja tajā pusē tas, kas bija iepriekš. Tā bieži ir mūsu pašu radītā ilūzija par sevi un par pasauli ap sevi. Un jāiet tālāk cauri tunelim uz patiesību. Uz dzīvi tāda, kāda viņa ir. Viņa ir iespējams vēl neapjausta, nezinām, un tas mūs zināmā mērā biedē. Bet nav citu variantu, nav citas iespējas, lai kaut ko jaunu ienest savā dzīvē, lai dzīvot vēl lielākā harmonijā ar gaismu un ar dvēseli, ir jāatstāja daudz, kas aiz sevis aizmugurē. Un eņģeļi ir atsūtījuši tādu lūkšanu. Viņa saucas Es atdzimstu. Un es lasīšu šo lūkšanu un stāstīšu par šo lūkšanu kā par reālu praksi, ko mēs varbūt varam izdarīt vienu reizi, bet varbūt kāds jutīs, ka viņš vēl grib to darīt atkārtot un vēl. Jo šī te piedzimšana, atzimšana, tā ir ļoti spēcīga enerģija, un tikai caur to, atstājot veco, mēs varam būt jauni, būt citādi, būt ar vien vairāk savā gaismā.
Un lai mēs kaut ko no sevis atbrīvotu, mums ir jānoliecās. Un vispirms mēs arī šīs prakses sākumā nometamies uz ceļiem un noliecam savu galvu pret zemi. Ar tādu domu, ka mēs noliekam savu ego pie Dieva kājām. Un tikai tad mēs varam sākt šo dialogu ar Dievu vai ar radītāju, kā mēs katrs to enerģiju nosaucam. Jo Dievs tā ir mīlestība, gaisma un enerģija. Ja, tā ir saruna ar gaismu. Es noliecos pie tavām kājām, Dievs, un nolieku nastu, ko esmu nesājusi sev līdzi. Tātad pēc šiem vārdiem mēs sākam apzināt to, ko mēs gribam atstāt no sevis, ko mēs esam gatavi atbrīvot, lai ieietu jaunā apziņas lokā. Un tur var būt daudz kas. Tur ir aizvainojumi, sāpes un ciešanas. Un tikai tad, kad es spēju ieraudzīt, varu no tām atbrīvoties un atdot tev, Dievs, lai tu pārvērstu par gaismu. Jā, šajā brīdī, kad mēs esam noliekušies pie Dieva kājām, pie radītāja kājām, mēs spējam nolikt savu ego, un līdz ar to mums ir viegli piedot, viegli dzēst aizvainojums un savas sāpes. Jo šajā lielajā gaismā, kas nāk no Dieva, no radītāja, tas viss kļūst transformējams, tas kļūst viss viegli atbrīvojams un atlaižams. Un tā lieta, kas arī mēs dienā arī iespējams sastopamies, tās ir bailes. Un tajā brīdī, kad mēs esam Dieva gaismas ieskauti, mēs varam iet tālāk. Es varu ieskatīties acīs savām bailēm un pateikt, tās dienas ir beigušās, kad jūs dzīvojat kopā ar mani. Tagad mēs šķiramies, lai katrs ietu savu ceļu. Un bailes ir tās, kas dara mūs patiesībā pašus vardarbīgus, un bailes vēršas pret mums. Viņas mūs grauj enerģētiski. Un tad, kad mēs spējam caur Dieva gaismu ieskatīties acīs savām bailēm, varbūt pat dziļām nāves bailēm, viņas zaudē spēku pār mums. Un tā ir uzvara, tā ir ļoti liela uzvara. Un Dieva rokās bailes var kļūt par gaismu, Dieva rokās es kļūstu par mīlestību. Tātad tā vietā, kad mēs atbrīvojam savas bailes, mēs lūdzam, lai Dievs mums dod mīlestību. Tātad vieta atbrīvojas un ienāk mūsos augstākās dievišķās frekvences, mūsos ienāk mīlestība. Tagad mēs varam sākt elpot arvien dziļāk, jo bailes ir tās, kas cilvēku tur stresā, bailes ir tās, kas rada saspringumu, kas rada nekustību. Un ja bailes ir izgājušas un vietā ir ienākusi mīlestība, mēs varam arvien brīvāk un mierīgāk elpot. Un mēs elpojam kopā ar Dievu. Es jūtu, kā tava elpa, Dievs, ieplūst manī un attīra. Ja? Šī Dieva elpa, viņa paceļ mūs augstākās gaismas frekvencēs. Tagad es varu atvērt plakstus un ieskatīties tavās acīs, Dievs. Mēs zinām, ka acis ir dvēseles spogulis. Ja mēs caur savām acīm skatāmies acīs Dievam, mūsu dvēsele sāk gavilēt un priecāties. Un es smeļos no tām dzīvības spēku. Tā ir augstākā dimensija, tā ir augstākā enerģija, kāda ir iespējama šeit uz zemes, kad mēs sastopamies ar Dieva acīm. Tās ir arī gaismas acis, un tās sniedz lielu spēku. Es jūtos pieņemta un mīlēta šajā pasaulē, kurā esi tu, Dievs. Pieņemšana,
drošība, uzticēšanās, saņemt mīlestību un dot mīlestību. Tās ir pamatvērtības, kas ir vajadzīgas katram cilvēkam. Bez tā mums ir grūti virzīties uz priekšu. Un šeit, šajā lūkšanā meditācijā, ejot cauri visiem šiem posmiem, mēs varam to sajust. Šo pieņemšanu, mīlestību un drošību. Un tagad notiek nākamais posms. Tagad mēs varam piecelties. Mēs pieceļamies kopā ar Dievu. Tu sniedz man roku un es ceļos, lai ietu kopā ar tevi. Tas ir šis sākums jaunai dzīvei. Tā ir atzimšana. Tu esi man blakus. Tas ir tad, kad mēs šo lielo gaismu pieņemam kā savu dzīves daļu. Kad mēs esam vienoti, kad nav šī atšķirtība, kad Dieva gaisma ir mūsu gaisma, kad mēs visu laiku sajūtam viņu sev blakus, kā šo bezgalīgo mīlestības lauku. Tu esi visur, kur esmu es. Jā. Tas ar šo lēmumu pieņemšanu, ar šo atbrīvošanos, mēs sajūtam, ka visa pasaule mums ir draudzīga, ka tā ir Dieva radīta un ka mēs tur varam iet, jo visur ir Dievs. Viņš ir katrā cilvēkā, katrā smilša graudiņā, katrā rases lāsē un katrā sniegpārsliņā. Es piedzimu caur tevi jaunai sev. Ja tā ir droša apņemšanās. Jaunai sev, jo tur nav nekā vairs no vecā. Manī ienāk vieglums un prieks. Šī jaunā augstākā gaismas frekvence, viņa nāk ar dziļu prieku un ar dziļu mieru. Un tā ir pavisam cita dzīves kvalitāte. Manās acīs ir gaisma. Jā, protams, viņa ir, jo mēs esam savienoti ar savu dvēseles gaismu. Ja mēs esam savienoti ar savu dvēseles gaismu, tad tur no mūsu acīm plūst gaisma. Manos vārdos ir patiesība. Jā. Tad, kad mēs runājam ar sirdi, mūsu vārdi ir tikai un vienīgi patiesība. Un sirds vārdi nekad nevarēs aizskart nevienu cilvēku, jo viņi ir šajās patiesības un mīlestības vibrācijās. Manā sirdī ir mīlestība. Jā. Tā ir galvenā enerģija, kas ir tik ļoti nepieciešama šobrīd uz zemes. Mums jābūt atbildīgiem par to, cik daudz mēs esam mīlestībā. Jo mīlestība ir tā enerģija, kas ļaus zemē atdzimt no jauna. Mīlestība glābs pasauli. Un no mums, no katra no mums ir atkarīgs, cik daudz mīlestības mēs šajā gaismas kausā savā ieliksim. Katrs tieši savā gaismas kausā. Es atzimstu. Es atzimstu mīlestībā.